nav normāli justies nogurušai, izsmeltēji un bez enerģijas. Un tomēr, cik bieži mēs sievietes mēģinam pierast pie šī stāvokļa, it kā tā būtu norma. Mamma jau var saka, tā ir dzīve. Tu redzi, dzīve spiež tev visu laiku cīnīties. Ar finansēm, ar darbu, ar attiecībām, pat ar sevi. Un iekšā ir sajūta, ka vienīgais, kas glābi, ir būt starp cilvēkiem, jo vienatnē tu vienkārši nespēji atpūsties. Un tad tu sev jautā, kas ar mani nav kārtībā? Varbūt man pietrūkst vitamīnu? Bet patiesība ir cita. Tā ir izdegšana. Izdegšana nav tikai nogurums. Tas ir mirklis, kad esi atslēgusies no savām vēlmēm. Jo viss ir par citiem, vai ne? Palīdzēt mammai, māsai, draudzenēm. Tam laika vienmēr pietiek. Pasēdēt vienai kaut vai vannā. Nē, tam nav laika. Un tajā brīdī, kad viss dzīvē kļūst kā darbs, pat ģimene, attiecības, pat atpūta, kad smaids uz sejas vairs nav īsts, bet maska, kad sieviete sāk justies nevis dzīve, bet kā robots, kurš izpilda pienākumus. Un tad nāk tas smagākais jautājums. Kad es dzīvošu? Vai kāda jēga? Kad es varēšu būt tā sieviete, kur ar vieglumu, skaistumu un smaidu iet pa savu ikdienu? Šobrīd tev tas var šķist neiespējami. Un jā, tas tiešām nebūs iespējams, ja tu turpinās darīt visu viena pati. Ja tu turpināsi nest atbildību par visiem uz saviem pleciem. Bet ir arī cita realitāte. Un varbūt tas izklausās neticami, bet arī tu vari dzīvot mierā un savā vieglumā un sievišķībā. Tieši tu vari justies droša, atbalstīta, sievišķīga. Tu vari izbaudīt dzīvi, nevis tikai izdzīvot to. Un tieši to es daru ar savām klientēm. Es viņas atbrīvoju no šīm iekšējām programmām, kas liek dzīvot cīņā. Tādā cīņas režīmā. Pēc tam sievietes iemācās dzīvot vieglumā, paļāvībā un mīlestībā. Ja jūti, ka tas tevi uzrunā, piesakies uz bezmaksas konsultāciju. Tā būs tava pirmā iespēja sajust, kā ir, kad nav jādzīvo izdzīvošanas režīmā, bet vērts sāk dzīvot pa īstam.